Sveiciens visiem no premiumoptikas.lv. Jums jau šķitīs, ka jūs šādu video klipu esat redzējuši, bet ne, jo mūsu rokās ir no Temtec Wild Pro sērija. Tā teikt, jaudīgi termomonokulāri no Temtec ražotāja. Wild, tā kā mežonīgie. Taisīsim vaļā kasti, apskatīsimies, kas mums līdz komplektācijā. Saliksim visus sērijas monokļus vienā rindiņā, skatīsimies, kas ir kopīgs un kas atšķirīgs. Un pats galvenais, mēs dosimies dabā, lai paskatītos, vai tad ir tā, kā rakstīts specifikācijā, un vai tik labi mēs arī ar viņu redzam. Un, protams, ja tu vēlies iegādāties termokameru, tu zini, kur to ir izvēlēties visvieglāk. Protams, pie premiumoptikas.lv, un arī ar mums var sazināties. Mūs var uzaicināt arī ciemos, un mēs atbrauksim ar veselu klēpu dažādu termokameru, un tu varēsi izvēlēties sev vispiemērotāko, jo ir svarīgi tomēr izmēģināt savās platībās. Iespējams, ka, teiksim, šajā segmentā, man liekas, ir kādas varbūt 10 dažādas termokameras. Man liekas, ka bišķi virs 10. Un, lai katru notestētu un brauktu katru reizi uz veikalu, tas ļoti daudz aizņem laiku. Mēs jau visām varam atbraukt ciemos pie jums. Taisam vaļā kasti un skatāmies, kas tad šeit mums ir komplektācijā. Varena kaste, plīta ar magnētiņu. Tiešām ļoti patīkam atvērt, kad ir ļoti nostrādāts pie iepakojuma. Pat ierīce, iekšā somiņā, kakla siksniņa, kas pieskrūvējās uz ceturdaļcelu, varam savienot kopā. Labi, to mēs noskaidrosim. Instrukcija, servisa un garantijas taloniņš, tāds mazais gidiņš, kas tad ir šī par termokameru. Ir aksesuāru kastīte, ir oranžā ierastā mikrošķiens drātiņa no Thermotec ražotāja. Un šeit ir akumulators 18650, manuprāt, Panasonic ražojuma datu kabelītis. Vai drīzāk to varētu nosaukt arī par uzlādes kabelīti. Rokas siksniņa, mums arī ir paslēpts lādētājs 18650 baterijā. Un vēl viens kabelītis izkrīt ārā, tas nozīmē, ka mēs varam gan skatīties video vienlaicīgi translējot, gan arī lādēt akumulators. Attaisim vaļā somiņu, un tātad šeit mums arī ir paslēpusies pati Temtec termokamera. Ko es domāju par somiņu? Mums ar Raineru vienu brīdi bija tāda baigā tēma iekars par to, kas nāk līdzi attiecībā no izšķūtiem izstrādājumiem. Tad šeit man liekas, ka ir ļoti pārsteigties Temtec ražotājs, tāpēc, kad ieraudzīju no tik daudz furnitūras, man acis apžilba. Varbūt ražotājiem liekas, ka viņi izdara, tā teikt, ļoti bagātīgu komplektāciju. Es no mednieku pieredzes pateikšu, ka šis viss mums graba. Noņemam no siksniņu. Mēs varam viņu likt uz pleca, mēs viņu varam likt uz jostas, varam likt uz taktisko sakabi, kas tā kā būtu forši. Tad mums grab kakla siksniņa. Mēs viņus atsakamies, bet viņš grab vēl joprojām. Tad šitais man šķiet, ka būtu tā kā, jāgriež nost. Te varbūt grabētu mazāk, bet tad mums ir sānu šitie knibulīši, kas grab, un visbeidzot knaģītis, kas grab. Tā kā Temtec ražotāji, ja jūs mūs redzat, uzlabojiet šo par pašpikot no citiem, ja tā drīkst darīt, ja nav patentēts, tad ir ļoti forši savādāka furnitūra, lai negribētu, jo šitais būs tāds, kas iziet caur pļavu, un visi buki ir krūmos. Jānāk nākamajā dienā un termokameru jāliek kabatā vai citā čekā. Tagad saliekam visus monokulārus strīpiņā un paskatāmies, kas tad ir kopīgs un kas atšķirīgs. Vienmēr es saku ar to, tas kaut kas jāmaina ir, jā. Mūsu priekšā ir visa Wild Pro sērija no Temtec ražotāja. Skatīsimies, kas tad ir kopīgs, kas atšķirīgs. Un galvenā lieta, kas šeit ir kopīgs, tad tas ir sensors. Sensors mums ir 640 uz 512 ar 12 mikronu pikseļu izmēru. Tāpatām arī mums ir vienāds ekrāns, un ekrāns ir ne Full HD, ne HD, kaut kas pa vidu. 1600 uz 1200. Tādi mazie komplimenti Temtec ražotājiem, kad ir ļoti foršs okulāra kausiņš, kas soļo ik pa 30 grādiem, un tādā veidā mēs varam noregulēt tā, kā mums vajag. Patiesībā būtu jānoregulē vai uz kreiso, vai uz labo aci, bet ļoti forši kāda atsaucīgi viņš nofiksējās mums vajadzīgā vietā. Ir ļoti svarīgs mednieka aprīkojums, un manuprāt, vissvarīgākā detaļa ir tieši termokamera. Un kā tu domā, kāda ir tava ideālā termokamera? Kāda lēca, kāds izmērs svars ar attālmērītāju bez, kāda izšķirtspēja, kāds ekrāns, kāds akumulators un, protams, kādās distancēs un kādā budžetā tev ir nepieciešama šī lieta. Lai to visu uzzinātu, sazinies ar premiumoptikas.lv. Mēs aizbrauksim pie tevis, parādīsim ar veselu klēpi dažādu produktu, un tu varēsi izvēlēties savu vislabāko termokameru.
Bet tagad gan turpini skatīties video. Foršs un inovatīvs fokusētājs, un mēs šo ierīci varam darbināt ar vienu roku. Nepieciešams gadījumā varam pasniegt visas pārējās pogas, tā teikt, pilnībā ar vienu roku kontrolējama ierīce. Un arī tāpat tā māciņš ir klusais. Šāda vāciņa konstrukciju mēs esam redzējuši arī pie citiem ražotājiem. Plusu ar atsparīti mēs aiztaisam ciet, un zvērs nedzird, ka mēs uz viņu skatāmies. Iepriekš redzējāt, kas bija komplektācijā, tā teikt, ļoti daudz dažādas sikstiņas. Tad sikstiņu rokas mēs varam uzlikt vai no kreiso pusi, vai uz labo pusi, un tāpatām kakla sikstiņu mēs varam piekarināt abās divās pusēs, vai arī šeit uzlikt un ieskavēt 4 colas stiprinājumu, tā kā dažādākos variantos. Attiecībā par bateriju, beidzot ņemuši vērā, ka nevajag laust uz knaģis un pirstus un nagus sev nost, dabūt vāciņu vaļā, tā teikt, atveram vaļā, viņš pats atsparās, un tas ir forši. Un kas vēl ir foršā lieta, tad šī te drāniņa ir nomainīta pret tādu mākslīgu ādiņu. Nu, diez vai tā būs dabīga ādiņa. Bet, tu sazini, mums šis ir tāds stingrāks, un mums varbūt arī nebūtu iespējams pabāzt bateriju šādi te. Lai gan nē. Paskatīsimies. Nu, Rainers uz šo ir speciālists, Raineram tas sanāk vienmēr vislabāk. Bet, nu labi, katrā ziņā, ja mēs viņu uzliekam ne tā, tad mēs varam tikt galā bez kaut kādas rīku palīdzības. Tātad ieslēgšanas poga, šeit mums ierakstīšanas poga, šeit mums ir fokusētājs, un šeit mums ir saucamais joysticks, kas beidzot ir normāli uztaisīts. Nevis viņš tur dzīvo savu dzīvi un atgādina mums kaut ko ļoti Šeit ir noregulēts ceļš, kur mums joysticks darbojās, tā teikt, uz augšu uz leju, pa labi un pa kreisi, pie kam, tā kā mēs viņu aktivizējam, mums ekrānā parādās foršs aplīts, un mēs redzam, kurā virzienā mēs bakstam. Manās rokās šobrīd ir 35 mm objektīvs, f-faktors 0,9. Nākamais, tā teikt, mums ir f0,9 arī objektīva proporcija, un te mums ir 50 mm fokus attālums. Un visbeidzot, mums šeit ir kaut kas universāls, 2 objektīvu iespējas, mums šeit ir gan 50 mm, gan 25 mm objektīvs. Nu jā, tad visiem, kā jūs redzat, iekšā ir paslēpta attāluma mērītāji pa malām, nav tā kā iepriekšējā sērija, ka te bija apakšā tāds klucīts, varbūt arī fiziski neērtāks un vienmēr kaut kur var pabāzt roku apakšā un pēkšņi nevar saprast, kāpēc var izmērīt. Šajā 25 mm objektīvu versijā ir ļoti mežonīgs redzes lauks. Uz 50 mm mums abiem diviem šiem ir vienāds redzes lauks, un šis ir kaut kas pa vidu. Dualā lēca nav daudziem ražotājiem, atsevišķi šādu te izvēli ir izdarījuši un šādi saražojuši. Nu, kā mēs zinām vēsturiski, un ar to mēs esam sastāpušies tiem tēmekļiem, kam šāda funkcija ir iespēlēta iekšā. Jūs saprotiet, ka katrai lēcai ir fiziskais centrs, ģeometriskais atšķirīgs no optiskā centra. Nu, un tad es domāju, ka tur ar to trāpīšanu ir nedaudz švakāk. Attiecībā par monokulāriem varbūt ideja nav slikta. Nu, kāpēc? Tāpēc, kad tagad mēs uzliekam uz 25 mm objektīvu, mums ir mežonīgs redzes lauks, un kas vēl ir svarīgi, mums droši vien ir vismaz mazāks 2 reizes fokus attālums. Nu, tā teikt, ja mums uz lielo lēcu, piemēram, būtu 5 vai 4 metri minimālais fokus attālums, tad uz 25 mm mums būs kaut kur 2 metri un varbūt pat mazāk. Iesim dabā un skatīsimies, kā reāli tas strādā. Tā ir ļoti laba lieta un noderīga lieta, ja nav suns, ja nav drons, mums jāatrod ir medījums, un, piemēram, tā, kad ir kāda pļaviņa, višķiņ virs ceļgaliem ir nomedīts buciņš, ļoti bieži gadā sāk, ka tu ej viņam garām pārdesmit metru attālumā vai dažu metru attālumā, tu vienkārši nevari viņu atrast. Tā ir tāda ļoti noderīga lieta manā skatījumā. Viena lieta, kas, protams, var būt bišķi traucējoša, tas, ka saņemtais siltuma daudzums 50 mm objektīvu izteiksmē un 25 mm objektīvu izteiksmē ir atšķirīgs. Un tad te jautājums ir, cik ražotājs pie tā ir piedomājis, vai pat ierīce saprot, kad viņam tagad ir cits siltuma daudzums un otrā fokus attālumā ir cits siltuma daudzums. Un tādā veidā jautājums, cik ir jūtīga vai mazjūtīga, vai cik ir ļoti pārslogota un ļoti trokšņaina un pārāk piesātināta termobilde. Bet, nu, ko to mēs iesim dabā, ja ārā šobrīd ir vasara, un jautājums, vai vasarā to var saprast, patiesībā vajadzīgs tas rudens lielais mitrums, migla lietus, un tad mēs arī saprastu, kā tad ir ar to jūtību. Bet varbūt pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies. Bet, nu labi, tagad pietiks muldēt, dodamies ārā dabā un skatāmies, kā tad mēs ar šīm jaunajām Wild Pro termokamerām redzam dabā.
Kā tev patikās Wild jaunās termokameras Pro modeļi? Mūsu Azijas draugi ir ļoti ātri un ņēmuši vērā mūsu ieteikumus un tās lietiņas, kas ir uzlabotas. Un, ko mēs piesējāmies iepriekšējai sērijai, tad šis te akumulātora izņemšanas funkcija. Tad uz atspārīt mums viņa atsprāgst vaļā un tas ir ļoti labi un īsumā tas ir ļoti vajadzīgs. Jo tagad mēs bijām lauku testos 5 stundas un tur vienam pat bija beidzies akumulātors, jāapmaina, lai tu izdarītu tumsā. Tad vajag tā, lai tu bez kaut kāda naža un palīdzības lietām varētu izdarīt. Bet, protams, ka tāpatām manā skatījumā varēja būt vēl sekmīgāks, ka, teiksim, iedomājies, tad, teiksim, to akumulātoru būtu, var palikt arī šis te šādā veidā, iebāz viņu šeit, un viņš ar skavām, teiksim, iespiežās iekšā. Un tas būtu vēl veiksmīgāk, ja. Tā kā tas ir nākamais uzlabojums, ko gaidām, ja? Jā, tā kā uz nākamo Ivas izstādi, lai saņemās un šito jautājumu uztaisi. Reālais darbības ilgums, ja tu vēl tur mēri vai ieraksti un tā tālāk, tad tās ir kaut kāds 5-6 stundas viņam. Un tas nozīmē, ka, ja tu sēdi visu nakti un gaidi līdz rītam, tad papildus baterija gan jau tad jāņem kabatā līdzi ir. Nu, jā. Bet komplektā nāk 2. Par to joystiku runājot, ja, tad nav jēga viņu kustināt pa diagonāli, jo tas mums neko nepalīdz. Tad ir forši, ka viņi ierobežojuši tur viņu ar tādu mehānisku paņēmienu, tad uz augšu uz leju, pa labi, pa kreisi, un arī tas darbojās. Nu, un visbeidzot, protams, ka šim ir arī inovatīvi iestrādāts attālmērītājs iekšā lēcā. Tātad tev korpus nav izdalīts ar kaut kādu tur ārā ķeksīti, ja, tad mēs tur medību drēbēs kabatā iekšā un tad nekas neķerās un tādā veidā. Nu, arī viņš labi strādāja, tas attālmērītājs. Mēs tur patestējām, mēs tur pamērījām diezgan labi. Vēl viena lieta, ko es gribēju minēt, nianse, kad citiem ražotājiem ir uztaisīts viņš tā kā šis acs kausiņš, tāds, ka tu nevari viņu atlocīt, ka tev viņš ir standartā, visu laiku šinap forši, ka tu vari atlocīt. Man bieži vien patīk, ka es filmēju, ka es viņu atloku, es viņu neizmantoju. Un tas tā forši, ka padomā pie tā, ka tev var gan tā, gan tā. Viena lieta, ko es tagad tā pamanu, es tā domāju, ja man būtu pašam jāliek siksniņa iekšā, nezinu, kā to siksniņu aizbāzt šitien te. Jā, tev būs tādi beigie roku darbi vajadzīgi. Nu jā, tur es domāju, ka tā siksniņa jāsarulē ir. Jāierulē, un tad varbūt viņi aiziet. Un, ja tu gribi uzlikt rokas siksniņu, ja, un tu gribi uzlikt kakla siksniņu, jautājums, vai to kakla siksniņu gribi skrūvēt šeit, jo tad viņš visu laiku kaut šādā te veidā būs. Jā. Un tu gribētu to kakla siksniņu gan uzlikt šeit, gan ir rokas siksniņu, tad varbūt tas tāds bišķiņ sarežģīts uzdevums. Nu, tad skatāmies video, kurš tad jautājums, tas svarīgākais ir, kuru tad ņemt to, it no ar 50. lēcu, vai labāk ņemt ar 35. lēcu, vai varbūt ņemt 2 vienā. Okay. Kas par cenām? Kur to paskatīties, to visu var paskatīties premiumoptics.lv. Mājaslapā tieši tā. Visu vienkāršāk. Tu redzi visu līniju, visu sēriju, un tu vari apskatīties, kas kā maksā. Šī mums maksā 2300. Jā, īstenībā diezgan konkurētspējīga cena. Ja mēs skatāmies citiem ražotājiem ar 35. lēca un attālu mērītājs ir kaut kur līdzīgā cena amplitūdā, 2,6, ja mēs izvēlamies 50. lēcu ar attālu mērītāju, tad šeit ir viss iekļauts, 2 lēcas iekšā, 3100 cena. Bet sanāk, ka 300 eiro atšķirība, vēl lēcieni. Nu, tur ir 400, vai? Jā, 300 un šeit ir 500. Jautājums, vai ir vērts piemaksāt, vai varbūt paņemt to mazo un pilnībā pietiek. 50 metros, kā viņas rāda? Es, starp citu, izdalīju laukā tas, kad ir 35. lēca, 50. lēca, un tad ir duālais gan 50. gan 5. Nu, lai uzreiz vienlaicīgi var visu apskatīties. Saprast, vai ir jēgas vai nav no tā. Tā, nu tad 50, 25, un šeit ir 50 un 35, jā. Kas ir pirmā atšķirība, ko uzreiz var pateikt, tas, ka pasties kā, atšķirās krāsa. Augšējie duāli, jā. Jā. Pasties kā duālajiem atšķirās krāsa, ka viņš ir daudz gaišāks, lai gan ir vienādi ieskatījumi uzlikti, un tiem apakšējiem atkal viņi ir tādi, kontrastaināki. Un tas varbūt ir tā lieta, ko tu minēji, ka ja tev ir duālā lēca, varbūt tas, ka tev nevienmēr būs tik ļoti jūtīga viņa tad. Nu jā, jautājums arī tīri konstruktīvi. Cik daudz šeit Germānija lēcas jāsaliek, lai dabūtu šo te objektīvu ar maināmo, tad ļoti iespējams, ka pa viena stikliņa vismaz ir vairāk, pilnīgi noteikti. Un tad ļoti iespējams, ka arī tas kaut kādā ziņā bišķi noēda to jūtību. Un tas bija tas, par ko es minēju video sākumā. Mums vasara un silts laiks, protams, tad nav tik ļoti trūkšņaini, varbūt smaga laikapstākļi, bet mēs redzam, ka, teiksim, šķien te tīri tajā tādā piemērā, tu redzi, ka, teiksim, ar šo te duālo viņš nav tik jūtīgs, kā ar vienkāršākiem objektīviem. Bet tāpatās ar visiem tu vari ideāli saprast, un man pārsteidz, cik labi tu bukam ragus var redzēt ar visiem. Jā.
Un kas ir baigi lielā atšķirība, ir tiešām tas redzes lauks, kas ir gan, te duālai, gan 50, gan 25. Ka tā redzes lauks atšķirība liela ir. Pazies pat arī 35. un 25. cik liela ir. Jā, tieši tā. Tas tā liekas interesanti. Bet kas man likās tāda nianse, kad kamēr tu esi uz sākotnējā palielinājuma, ir nenormāli laba bilde. Es tev teiktu, ka man ļoti, ļoti viņa patīk. Tajā brīdī, kā tu veici savu pirmo palielinājumu reiz 2, kaut kur tā kvalitāte pazūd. Nesaprotu, kur. Uz 50 metriem tas vēl nav tik ļoti redzams, bet pats kā ragi atšķirās arī. Abas kā 50 lēts, 6 sensori. Jā. Nu jā. Nu vēl ir tas, ko es no savas skatu punkta, ko es ļoti skatījos, kad es sapratu, ka ar 35 bija kontrastēnāks attēls nekā 50. Te īstenībā skatoties tik ļoti tā nešķiet, bet, teiksim, tīri dabā bija diezgan atšķirīgi. Bet reģinies kaula ragi un uzsilūši saulē, bet tik ļoti izceļās un pasties. Jā, ļoti labi. Ļoti labi, jā. Nu, protams, ka Temtex ir diezgan jauns ražotājs, un, protams, ka viņam ir jācenšas sevi kaut kādā veidā pierādīt. Un, protams, ka viens no tiem paņēmieniem ir, tu iesaist uzreiz un tu redzi, wow, baigi foršo bildi. Protams, kad sāc iedzināties, tad tur var atrast kaut kādas nianses, bet tas sākotnējais ieslēgšana, un ja tu, teiksim, veikalā esot, nemaini palielinājumu, tad liekas, šis ir gan kaut kas foršs. 50 metri siltums. Tad Dogo kaut kas pieķēries. Dogo bija sājēdies kaut ko tur, kamēr mēs... Viņi tā dara reizēm letīrītos paņem. Kā tev liekas uz siltumu? Jā, uz siltumu. Jā, šeit ļoti var redzēt tos kontrastus. Ar visam ļoti labi redz, un te nav ko baigi diskutēt daudz, bet katrā ziņā par to kontrastu var pamanīt, kāda ir tā tomēr lielā atšķirība. Jo te, man liekas, tas svarīgais jautājums ir ņemt to 50 lēcu vai ņemt to duālo, vai vispār ir jēgas tam lēcienam. Varbūt tu paņem to vienu 50 lēcu, kas ir fiksēta 50 lēca, un aizmirsti, un tev būs ļoti laba bilde. Jo tu bišķiņ kompensē kaut ko, ja tu ņem duālo. Jā, tu kaut ko pazaudē. Šajā gadījumā es redzam, ka mēs pazaudējam tā kā šķiet nedaudz jūtību. Bet viena lieta, ko mēs tur eksperimentējām un skatījāmies, ja ir meklēšanas apstākļi, tad tā 25 lēca tiešām nodara. Kā tev liekas 50 metriem, kur tu ņemt? 35 un viss kārtībā man paliek pāri šajā gadījumā 800 eiro, šajā gadījumā 300 eiro par to naudiņu. Diezgan daudz munīcijas sanāk. Tas gan sanāk, ka bez uzēja, ja tev ir tonīts 50 metros, ņem mazāko un aizmirst. Labi, tad es reku 100 metri. Tad tev 100 metros. Pārsteidz, es redzes lauks, tad 5, ne? Jā, tas skatos uz 35. Kā viņš mums parādīs buku uz lielāku palielinājumu. Jo sākotnējā palielinājumā, tad ir tā, ka vienkāršīgs palielinājums un lielāks palielinājums 2 reizes. Jo ir tajā detalizētībā tāds jautājums, jā. Īstenībā var redzēt, ka ir žiburi. Tā kā viss ok. Un patiesībā arī ar to 25. lēcu arī redz. Tā varbūt ne tik ļoti izteikti žiburus, bet ir ok. Bet labi, tur piesieties 25. lēcē, ja tev ir 50, tad nav tur vērts. Pārslēdz. Bet arī redzi, kāda atšķirība uzreiz ir, ja tu paņem to duālo un tu paņem parastās. Kad tie duālai tie pikseļi jau parādās un grūtāk ir saprast, protams, to var ideāli izvērtēt, saprast, kas tur ir. Bet, paliek grūtāk. Ap 50, tur 35, atkal tev ir tāda spēcīgāka tā bilde. Bet te ir tā nianse, kas parādās, reku 3 reizes palielinājums, un mazliet viņa tā kā tāda gleznaveidīga paliek, ne? Tā bilde. Kaut kāds algoritmus apstrādā viņu. Jā, tur jautājums ir, kā notiek šī 25. lēca. Tur kaut kas mainās, tad pienāk viena lēca klāt, vai vienkārši tiek nomainīts fokus attālums no sensora. Kā tas tehniski tiek izpildīts? Izjaucam, varbūt apskatāmies, ne? Šajā ziņā tur 35, 50. Es vēl joprojām fanoju 100 metriem pa 35. Yeah. Man ielīd medību bikšu kabatā. Šities ir manējais. 100 metri, jā. Tad kur man gribētos skatīties vai mainot palielinājumu, jau, kā saka, iekterieris nepārvēršās pa mākonīti un nepazūd kājas, bet nepazūd kājas, bet,
Otajos 100 metros var ļoti izteikti redzēt, mums saule ir aiz muguras. Jo filmējot, un respektīvi tas ceļš ir izteikti uzcilis tieši tā līkuma daļa, jo saule krita tā kā pa diagonāli virsū. Un es teikšu, ka šie tie duālai lēcēji var redzēt, ka tā siltumjūda izteikti ir zemāk redzējis. Skatīsimies pēc tam tālākā distancē. Kas notiek, tad šie te ar fiksētu objektīvu ir, man liekas, attēlu ziņā daudz veiksmīgāki. Bet pasties kāds redzeslauks. Bet tas gan uzzīst cik to plaši. Jā, tā kā pūcei. Jā. 100 metros vēl nav tik ļoti tas izteikti redzams, bet ja tu iezūmo iekšā vēl ir ok tā bilde, bet man liekas lielākās distancēs jau sāksies, ka tur ir tāda sasmērētāka. Bet 100 metros vēl, man liekas, ir pieņemami. Jā, piekrīt. Tad 100 metros? Vēl joprojām šītais manējais, jā. Visu medību bikšu kabatā ieliek iekšā, nevajag grabošu somu izmantot un uzdevums ir izpildīts. Tad 200 metri. 200 metri, skatāmies bukam ragus, piemēram, ja? Tad ar 25 praktiski neredz, bet labā ziņa, ka tur ir 50 un tad redz. Ar 35 var nojaust, bet neko baigi daudz vairāk piezūmojam tālāk. Izskatās, ka tur nav tīri tās dūrēs, varbūt kaut kas galā ir, bet tur arī tā visa veikspēja beidzās. Bet paskaties 50 lēts duālai gan tur. Izskatījās, ka duālai nedaudz labāk varēja redzēt trofeju. Jā, man arī tā likās, jā. Tas tā interesanti, jā. Jā, bišķi labāk var redzēt. Jo, zini, kas duālajam viņš to algoritmu tik ļoti nesasmērēja to bildi, un tie 200 metri bija tas izšķirošais, ka tu lietas lielāku palielinājumu, viņš sasmērē. Duālajam viņš to nedara. Parastajai viņš tie lielāku palielinājumu uzreiz smērēja viņu ļoti. Protams, viņi nav tik izteikti kvalitatīvi tai duālajai, bet to trofeju tu labāk redzi. Jā. Jā. Bet es atkal salīdzīšu apakaļ, kad pasties, cik tev daudz ir 25 redzi. Jā. Salīdzini, pasties, paņem 50 lēcu, cik tu redzi, vai ne? Un tur tu redzi gan lapsu, gan... No rojas līdz zaloksnei skatu lapu paņem, jā. Bet labi, braukuma ziņā, kura tev 200 metros liekas, ka tā mazā atkrīt, vai? Jau atkrīt, es jau teiktu, ka laikam man tur lielāks bikses jāvēl kājās, es aizies 50 jau 200 metros. Bet labi, paskatīsimies siltumu, tad tur vēl varēs pateikt. Bet tīri, teiksim, ja mēs skatāmies, protams, kad 200 metros jūt, ka tas 3,5 sāk atpalikt, ja? Tīri, teiksim, kad skatāmies, kā atskaits punktos bukuragus. Bukurags 200 metru termokameru, tas jau... Jā, un arī tas, kad viss ir atkarīgs no laikapstākļiem. Tagad bija sauss, saule uzsiluši, dabā nekad tā nebūs. Viņš iznāks, ka būs krēsla, būs nedaudz migliņa, un tad jūs iespējams 100 metros pat ar 50 neredzēsiet, tā kā tas jāņem vērā ir. Un kas šitien te, ko es izteikti redzu, ja, tad, kā es iepriekš minēju, tur ir uzsilis grants, sega segums vairāk. Un es tev teikšu, ka tai duālai tiešām tas jūtīgums atpaliek, un ja viņi būtu tur uz tāda siena ruļļa fona, tad pat viņas neredzētu. Iedomājies labs, viņi tur tagad lien ārā, zem ruļļiem reizēm migi uztaisīja, un tad droši vien, ka pat viņi tā baigi nemanītu. Jā, tādā ziņā tu 50, kas jau 3,5 konstantās lēcas, tad tādā ziņā tad kā labākas viņas ir. Bet jā, redzam, te tie lielie palielinājumi, viņš uztaisa viņu tādu ļoti māksliniecisku to bildi. Nezinu, kāpēc. Varēja viņi atstāt kā pirmajā palielinājumā. Bet tad jautājums, kāda ir programmatūra, kā viņi to pikseli dalīšanu tiek, jo tāpatām, labi, tas displejs nav ar Full HD, bet tas 1600 uz 1200, tas ir, tur, kā saka, gandrīz 3 reizes vairāk, virs 2 reizēm nekā tie pikseli, kas ir sensori. Bet tas pirmā bilde ir tiešām paskaidri, ne? Jā, tas ir uz to, ko viņi vēl. Tāds pārdošanas rīks patiesībā. Iedomājies, ja tu pārdod veikalā, kādā lielā veikalā, kā tu sākotnējā palielinājumā, varbūt pirmo reizi paņemot rokās, pat nezinu kā palielinājumu, šitais rāda, šitais jāņem, jā. Kā palielināt to pēc tam savās platībās. Tā kā no tāda pārdošanas viedokļa viss ir kārtībā. 200 metros, Viss 50, man aiziet 50, jo šito pielieku savos favorītos. Tad 300 eiro netaupīja. Bet atkal no otras puses, arī to 3,5, pēc sākuma palielinājumā, Nē, arī redz, viss kārtībā. Es, ja tur, nezinu, par to buku domāju, ja, tad tur, tāpatām arī tās buku medības, tu skaties, buks tas ir, vai tur ir ragi vai nav, 200 metri,
Nu, pamēģini tam bukam mūsdienās 500 metrus. Tur tā ir veco laiku stāsta vienas zeķītēs, ja? Pret vēju vairs nedarbojās. Un dzīvnieki ir pavisam savādāki. Nu, cilvēki vairs nedzīvo laukos, un dzīvnieki nepierod pie cilvēkiem. Ja? Tā ir viena lieta, un viņi arī saprot, ka medīt tālākās distancēs vairs neiet ar bisīti 35-50 metros. Bet arī no otras puses, atkal, ja tev ir... Rēķinies, ja tu tāpatās līdz galam nevarēsi izvērtēt tos ragus, bukam ragus ar termokameru. Tev visticamāk vajadzēs naktinieku. Nē, bet pieņemsim 200 metros pieņemt lēmumu, vai tas ir buks vai kaza. Okay. Nu, tad 35, es teikšu, ja tas būtu īsts buks, galvu kustinātu, vēl būtu sliktāk laikapstākļi, viņš atkrīt. Domā, neredzētu trofeju? Nē. Okay. Jā, jo šādos laikapstākļos gadās, bet, ja tas buks vēl kustinātu un kustētos, darbotos, tad jautājums, vai viņš ir uz vietas barojās, vai viņš ir pārgājienā, un jautājums, kāda zāle. Nu, tā zāle ir vēl 10 centimetrus un čau uz redzēšanos. Bet atkal, ja tu ej medīt cūkas, piemēram, tad atkal... Pietiek, protams, jā. Tad jautājums atkal, tad kādās medībās tu ej. Un tad 300 metri. Otrs saka, 300 metri par dzīvniekiem mūsu. Mēs te redzam, jā, piedalīgi kāds nedaudz tuvāk televizoram. Es saku, tā pirmā bilde, pasies to fonu, viņi tik fantastiski ir. Jā. Divreiz palielina, vēl turās, ir ok. Trešā reize, ka palielina, tad tur ir bēdīgi. Nav tik traki redzēt sliktāki gadījumi, bet Jā, bet tādā distancē tagad tas kontrasts nav tik mulsinošs. Nu labi, šeit mēs skatāmies tā kā pret sauli vairāk, saule mums ir no diagonālas un labās puses. Un tad, tie apstākļi var būt arī tādi diezgan pateicīgi šobrīd. 3 reizes palielinājums, reiz pasies, kā tā labs izskatās. Jā, un tā ir problēma. Tu, labi, monokulāriem to var paciest, bet tēmekļiem šitādi gājieni galīgi nedara. Pasies 35, ne par 50 lēcām vēl var trofeju redzēt arī. Jā, var 35 nekam arī varēja busiņi uz lielākā palielinājuma pamanīt, jā. Bet, es saku, veiksmīgi laikapstākļi. Tas ir tāds moments. Bet es atkal tas pats pazies to pirmu, sākotnējā palielinājumu, kad uzliek pasties, tu tā kā es nezinu, ar ko skaties ar to 25. lēcu, ne? Jā. Tik daudz redzi to informāciju. Panorāmas kaut kādā turnī, iekāps iekšā. Bet kā tev liekas, piemēram, tieši tā trofejas ziņā, tur ir vērts piemaksāt šo naudiņu, lai tu paņemtu 50. lēcu uz 300 metriem, vai tu dabūni pietiekami informāciju, lai saprastu, kas viņiem tur ir? Droši vien, ka nē. Jo ar to 35. tu arī redzi, kad ir. Jā, 35. jā. 35. jā, tu tāpatās jāiet tu. Jā, droši vien, kad nav, jo, teiksim, lai to trofēties 300 metros, tas nozīmē, ka tev vajag tomēr to 1000 sensoru. Tur ir tīra matemātika. Protams, viena ir lieta matemātika, otra lieta, kā ražotājs spēj veidot šo pikseli interpolēšanu, lai tu varētu, tā teikt, to pikseli tik gudri sadalīt, lai viņš nav vienkārši pleķis. Labi, bet to 50 lēcā liekas, ka bišķi vairāk tu saproti, ka tur kaut kas sadalās. Nojausmi vismaz ir. Bet 35. atkal tu redz, ka tikai ir kaut kas. Un šajā gadījumā tā 50. un 25. lēca, tā ideja par duālo. Jā, arī, es teikšu, tam duālam jau ir tā, ka iepriekš teikt par tām universālām lietām, ka tu nevari dabūt tur labu bildi uz to objektīvu, ja, bet, viņam ir viena forša funkcija par meklēšanu. Tā ir kolosāla funkcija, ja. Tas ir mūs arī. Es arī ielicu iekšā. Uz suņiem 300 metros. Arī ir suņiem fiziski tālu, tu esi 25. lēca. Jā, tad negās līdz kosmosam. Kā tev šīs tās kājas, ko tu parasti saki? Tā, kur ir trīskāršīgs un četrkāršīgs. Jā, re. Un tie četrkāršīgā jau ir viss, tas jaktieris izskatās, gaužam šaki ar 35. pilnīgi noteikti, ar 50 vēl kaut cik izvelk. Tā. Bet atkal tas pats stāsts sākotnējā palielinājumā vai 2 reizes palielinājumā foršu bildi. Tiešām ļoti kvalitatīvi un arī tu redzi visu un var saprast, kas tāds ir 3-4 reizes. Viņš kaut ko dara tur, viņš lipina viņu kopā vai, grūti saprast, tad, ko viņš tur. Jā, un vēl pie tam tas temteks ir nogriezis tomēr, lai netiek citi ražotāji nekautrējās 640 nekam sensoru un līdz 30 reizēm palielinājumu uzlikt, jā. Šitien viņi tur nobremzē, labi, tev jāreizina, tur tas sākotnējais palielinājums, tur nezinu.
Šeit 12 tāpatām, tas nav 20, tas nav 30. Tā. Nu, un kā tev uz 300 metriem atšķirības, kā tev liekas? Jā, nu 300 metros, protams, 50 lēca. Jā. Nu, tas 25. lēcas jautājums ir vienkārši tīra funkcija, vai tev tas ir vajadzīgs. Un tas arī viss. Bet nu, skaidrs, ka nu, tie 300 metri, tātad, jā, jau pat pie 200 metriem, ja ir domiet uz buku, tad tomēr vajag to 50 lēcu. Viena no ekstrām ir par to dualācu ieliku iekšā, kas ir, ka viņi tur pamāja. Te ir tas, ko tu minēji. Meklēšana, jā. Un tas, nu jā, tad iepriekšējais bija 25 mm un 50, jā. Un 50. tad, nu, tev vajag divreiz lielāku fokusu attālumu principā, ja, lai tu pamanītu. Tas šitais ir tiešām zem kājām. Tie suņi ir nu, tur 2 metru attālumā, ja. Un, teiksim, ka tev jāiet meklēt ir, ja, un tev vēl ir interesanti tas grants segumu paskatījāmies, ja tev liekas, kad skaties kaut kādā ūdeni iekšā akmentiņas, ja. Un tas ir tieši zem kājām. Tas ir, nezinu, 1,50 m, nezinu, 1,80 m varbūt augstums, ja. Tā kā tādā veidā. Bet baigi interesanti, jā, ka tieši to, ko tu mini, kad ir reāli tuvā distance, un kad tu pārstājies, un tu tuvāk nevar dabūt asumu, un tas pāršā visām termokamerām šādi ir. Es teicu, kā ir, ka tās krāsas, nu, ka tā melnbaltā ir. Jā. Jā, tad tur ir pamatīgi, jā. Zini, kas ir tā zaļā sintētiskā, man nepatīk. Jā, viņi tādi ļoti tā kā končas atgādina kaut kādas. Jā, tādas. bārbels, jā. Tarhūns. Tarhūni, jā. Man liekas, ka tas ir tieši, ka tu jūti, ka, teiksim, tie, kas domā tās paletes, nu, viņi dabā tik daudz nav bijuši mežā, un tomēr tas Latvijas mežs, skuju koku un tas viss, tur ir citas nokrāsas, un kad krāsa vēl ir un saule iespīd, tad to zaļo vajadzētu bišķiņ. Melnā arī, kad ir uz tām visām lēcām, arī, kad tu nomaini pasties, jau tā kā naktinieks. Ne? Jā. Nu, fantastiski, jā, tiešām. Un sākotnējais palielinājums, melnbaltais, nu, es teiktu... Un debesīs mākoņi, jā, super, nu, vienkārši romantika. Un tādā ziņā temtekam tam vēl pro, tas, saka, sākotnējais palielinājums, bet jāpievērš uzmanību sākotnējais palielinājums, melnbaltāk bilde, un man liekas šobrīd viena no labākajām termokamerām. Jā, nu, tā ziņā viņa tā nostartē. Nu, tur ir ļoti daudz visādi knifi. Nu, es saku, 3 reizes palielinājums uzreiz jau sākas ziepes un vispārējais, ja tev neļauj tālāk pa 4 reizēm. Citreiz nevar dabūt video laukā un tā tālāk daudzas nianses, bet ja mēs ņemam tīri to sākotnēju to, tā kā, nu, jā. Tā kā, jā, lai saprastu, vai ir piemērots tev tāda, tad, jā, jautājums ir. Nu jā, teiksim tā, 25. lēcēji, tas mans secinājums ir 2 lietas foršas tu var izdarīt. Viena lieta ir, kad tu brauc ar mašīnu un skanē laukus. Yeah. Tev ir mazs palielinājums, liels redzeslauks, tu jūties samulīgi un tev tur, kā saka, nav pazaudēšanās attiecībā uz, nu, ka vidēji ir cits palielinājums nekā kamerā. Arī forša lieta, jāmeklē un, teiksim, vēl nav medību sunīša vai tad nav līdzi, tad tu vari ar šo veiksmīgāk krietni tikt galā nekā ar 50 lēci, ja, un plus tam tomēr tev tā 50 lēci, ka tev vajag to izšķirtspēju, ka tev vajag redzēt tam bukam ragus vai briežiem žuburs. Bet, nu, ko mēs pēc testa secinājām, tad kas cieši nedaudz jūtība. Jūtība ir mazāka, mēs redzējām, kā, teiksim, izskatījās koki, vai mēs varējām koku noslūšo pusi ēnes redzēt, ja, tad tas cieši, jā. Un tad, nu, protams, kad šim ir ļoti laba cena, man liekas, priekš tās komplektācijas ir tiešām dievīga, un, teiksim, ir svarīgi tomēr uz katru eiro padomāt, un tiešām par tiem 300 eiro, kas ir šī te starpība, var daudz ko nopirkt, tur, nezinu, varbūt zinēju medībām kādu nedārgu medību kostīmu, nu, laikam jau mūsdienās vairs nesanāk, bet, nu, katrā ziņā munīcija pietiekoši daudz. Tā kā šis digitālo tēmēkli mazo kaut kādu. Jā, arī piemēram, jā, pie mums to var dabūt gatavu, jā. Nu, un tad iepērk abas divas kopā. Jā, protams, jā. Varbūt vēl kaut kādu klāt kaut ko. Nu, jā, un tad arī tāpatām, nu, teiksim, tur, kur ir kolektīvi, kur ir kaut kāda Latvijas valsts meža un mazas pļaviņas. Tur vienkārši nav kur ieskrieties, varbūt uz 300 metrus. Un tev ar šo pilnīgi pietiek, viņš ir foršs, kompakts, jā, un tiešām patīkams lietošanā. Nu, un šis, man liekas, ir tāds zelta vidusceļš. Nu, droši vien ņemot vērā to, ka man medības viņi ir 3. Jā, tev nevajag, jā, tu ir mazo, jā. Jā, varbūt mana izvēle būtu šāda te. Man medību platībās ir pļavas diezgan daudz un lauki. Tad varētu būt, ka šis te ir, bet ja man nebūtu suņi, tad būtu šis. Tā kā arī te jautājums, vai tev ir medību suņi, vai tev ir lieli lauki, vai tev nav tik lieli lauki, vai tev ir ierobežots budžets, vai arī nav. Tā kā, lai to visu uzzinātu,
Tev vajag sazināties ar Premium Optikas cilvēkiem, kas ir iztestējuši, manuprāt, gandrīz jau visas termokameras, kas ir tirgu. Bet viņas tur rodas un rodas katru dienu. Jā. Mēs varam tev iedot viņas salīdzināt, aptaustīt, pataustīt, salīdzināt ar citiem ražotājiem arī un saprast un pieņemt lēmumu, tad vai no kura pieņemsim no šīm ir vajadzīga, vai kurš ražotājs tev ir vajadzīgs, un varbūt to tēmeklis vajadzīgs, nevis ir termokamera. Tā kā, ja kas dod ziņu. Un, ja tu domā par savu vislabāko aprīkojumu medībām, tikai un vienīgi Premium Optikas.lv.